Tā, testējam klimatu sistēmu. Pēc datiem redzam, ka mums nav ar elektromagnētiskā muftu, bet ar vārstu. Vārsts patreiz tērē 0,75 amperes, sistēmā 5 bāri un 74% viņš ir atvēries. Mainam temperatūru. Ja, te nodzeram saldēšanas režīmā. Dzirdam, ka mums dzen. Dati mums nemainās. Kondicionieri izslēdzam. Vārsts mums paliek 0 un 0. Spiediens paliek 5 bāri. Spiedienam pie strādājoša kompresora vajadzēja augt. Vārsts ir kāds teidzās. Ieslēdzam atpakaļ. Spiediens paliek. Vārsts amperus tērē un 74%. Spiediens nemainās. Tādas aizdomas, ka sistēmā nevis trūkst freons, bet ir noķīlējis regulācijas vārsts. Ko man ir 5. govs ar tādu pašu motoru salīdzināsim? Klimats man ir ieslēgts uz maksimālo siltais režīms. Un, kā redzam, vārsts mums strādā 0,37 amperu, bet hladagens ir 12 bāri. Un tagad griežam atpakaļ saldēšanas režīmā. Nogriežam visu low. Un redzam, ka mūsu vārsts izmaina, aiziet 0,8 amperi. Ja. Hladagens aiziet 12 bāri. Tātad kondicionieri iztvaicētājā ir +10. Temperatūra pa abām lūkām iet jau pa 16-17 grādiem. Uzregulējam 17 un ieliekam, automātiskā režīmā ir. Jā, viss strādā. Ieslēdzam 25 grādi. Un redzam, vārsts izmaina strāvas patēriņu. Un spiediens sāk drusciņi kristies. Pieļauju domu, ka Audikam ir noķīlējis regulācijas vārsts kompresorā, un tāpēc arī spiedienu viņš neregulē. Viņš tur vienkārši 5 bāri.